Tāda basketbola pats pamats, pārvietošanās ar driblu, un lai iemācītos pārvietoties ar driblu, mums jāiemācās driblēt. Pārsvarā basketbolā dribls tiek izpildīts tad, kad bumba atrodas ķermeņa sānā, ne pavisam tālu sānā, taču arī ne priekšā. Driblā tiek iesaistīti plauksta un pirksti. Tas nav vienkārši sitiens. Ar plaukstas pamatni pa bumbu, tajā tiek iesaistīti arī pirksti, kuri palaiž bumbiņu. Un tas ir ļoti svarīgi iemācīties. Taču mums vajag, lai pirksti amortizējās, kustās un viegli palaiž bumbu pret zemi. Un kā mēs to varam labi attīstīt, ir driblējot dažādos līmeņos.